Par inovācijām runājot, noteikti sekojot zivsaimniecības sadarbības tīklu piedāvātām iespējām, un tuvākā laikā arī būs informācija par rīkoto zivsaimniecības konferenci tieši par šo tēmu un ne tikai, un arī par citām aktivitātēm zivsaimniecības jomā. Tā, lūdzu, Rināti. Jā, tad par inovācijām varbūt es nestāstīšu tik ļoti detaļās sīkā par šo atbalstu piekrastes zvejām, bet jā, tad šī ir otrā kārtā inovāciju pasākumā. Pirmajā kārtā pieteikumu iesniedz tikai BIORS, Valsts Zinātniskais institūts BIOR. Noteikumi, teikšu godīgi, ir ļoti grūti lasāmi, jo šos noteikumus ir sauktas ļoti daudz dažādas lietas, dažādi atbalsta pretendenti. Bet attiecībā uz piekrastes zvejniekiem tad ir noteikts noteikumos, ka jums šis projekts ir jāiesniedz kopā ar LLKC, Lauku konsultāciju centru. Proti atbalsta pretendents ir LLKC sadarbībā ar biedrību. Biedrībai jābūt vismaz 2 gadus reģistrētai, un biedrībā vismaz 5 biedriem komercdarbībai jābūt ir tieši zivsaimniecībai, zvejniecībai. Ja, tas ir atbalsta pretendents. Maksimālā šāda veida projekta summa var būt 200,000 eiro, un ja šis projekts ir saistīts ar piekrastes zveju, zvejas procesu, kaut kādām inovācijām vai pilotprojektiem, tad jā, 200,000 un 100% šī atbalsta intensitāte. Kārta būs atvērta no 30. oktobra līdz 15. decembrim. Kopējais kārtas finansējums ir 4 miljoni eiro. Bet jāreikinās ar to, ka šīs inovāciju kārta, viņā pieteikumus varēs iesniegt gan uz inovācijām zvejniecībā, zivju apstrādē, akvakultūrā, kā dažāda veida inovācijas projektus, un visi šie projekti savstarpēji konkurēs, ja finansējums pietrūks. Pēc projekta apstiprināšanas projektu var īstenot 3 gadus. Ja ir runa tieši par šiem piekrastes inovāciju projektiem, tad jums noteikti vajadzētu runāt ar konsultāciju centru, vienoties par tām idejām, kuras jūs vēlaties caur šiem projektiem izstrādāt, notestēt. Bet tajās sarunās, kur esmu piedalījies, tad tās idejas ir tiešām vērstas uz selektīvāku zvejas rīku izstrādi vai arī attiecīgi uzlabotu esošos zvejas rīkus. Tas, kas projekta ietvaros nevarētu būt, ka viņus izstrādā vienkāršu zvejas rīku, kurš nav ne selektīvāks, neteikt kaut kādā veidā uzlabots, tad šāda veida projekti netiks atbalstīti. Pirms šo projektu iesniegšanas vajadzētu noteikti konsultēties ar Zinātnisko institūtu BIOR speciālistiem, lai tad viņi pasaka, vai tiešām šīs investīcijas, šīs inovācijas, kuras ir plānotas testēt un pārbaudīt un ieviest, vai tiešām ar to zvejas rīku pēc šī projekta īstenošanas, vai tiešām viņš reāli ar viņu varēs zvejot, ja viņš, piemēram, būs veiksmīgs un reāli noderīgs tās inovācijas, kas tiks radītas. Par attiecināmām izmaksām iesniedzējs ir LLKC. LLKC pusē ir attiecināmas gan šīs tiešās attiecināmās izmaksas, kas ir iesaistīto darbinieku algas, gan dažāda veida iegādes, kas ir paredzētas šīs inovācijas radīšanā. Tie varētu būt gan zvejas rīku iegāde, gan materiālu iegāde šo zvejas rīku izveidēji, telpu nomas un cita veida izmaksas, kas ir nepieciešams, lai šo inovāciju radītu. LLKC ir attiecināmas arī netiešās izmaksas, kas ir 15% no kopējām izmaksām, kas būtu tur LLKC, kāds administratīvās izmaksas, tur telpas, apkure, telefoni un citas lietas. Tas, kas ir attiecināms piekrastes zvejniekiem caur šiem projektiem, tā būtu šī atlīdzība par ieguldīto darbu inovācijas radīšanā. Tad tā doma ir tāda, ka atbalsta pieteikumu iesniedz LLKC sadarbībā ar zvejnieku biedrību, un ja attiecīgi konkrēts zvejnieks vai biedrības pārstāvis iesaistās šajā projektā ar savu darbu, gan pie rīka izgatavošanas, gan pie rīka testēšanas jau zvejas procesā, tad attiecīgi šim zvejniekam ir jānoslēdz līgums vai ar biedrību vai ar LLKC. Darba līgums jānoslēdz un attiecīgi šī darba samaksa par veiktiem pienākumiem
ir attiecināma projekta ietvaros. Un šī darba samaksa, atlīdzība tiek noteikta kā vidējā alga LLKC darbiniekiem, kas iesaistīti projekta īstenošanā. Es tur varēju saprast, tas tā haotiski mēģinu stāstīt. Tas, kas nav attiecināms šajā projektā, kas ir jāsaprot, kad, pieņemsim, jāatbalsta pretendents. Šajā gadījumā, ja biedrība ir sadarbības partneris LLKC, tad šīs biedrības telpas, pieņemsim, telpas vai cita veida izmaksas, kuras piedāvās šī biedrība, nevar tikt iekļautas projekta ietvaros. Jā, tā kā attiecīgi, ja LKC nepieciešams kaut kādas telpas, lai to inovāciju radītu, vai cita veida izmaksas, tās nevar piedāvāt sadarbības partneris vai tie zvejnieki, kas tiešā veidā iesaistās projekta īstenošanā. LKC var likt iekšā projektā telpu nomas un citas izmaksas, bet tad ir jātaisa cenu aptauja, jāizvēlās lētākais piedāvājums, bet šie pakalpojumu sniedzēji nevar būt šis pats sadarbības partneris biedrība vai tiešā veidā iesaistīties zvejnieki, kuriem projekta ietvaros maksā atalgojumu par viņu izdarīto darbu. Tie nevar būt pakalpojumu sniedzēji. Ja biedrībā, pieņemsim, ir vairāk kā 10 biedri, kas, pieņemsim, mazjūras zvejnieku biedrības gadījumā tā arī ir, ja, pieņemsim, projekta ietvaros šo samaksu saņem 3 zvejnieki, viņi tiešā veidā ir ieinteresēti šajā inovācijā, viņi tiešā veidā iesaistās, viņa pakalpojumu sniegt nevar, viņiem mēs attiecināsim viņu algu, bet cits biedrības biedrs, kurš, pieņemsim, nav tiešā veidā šajā projektā iesaistīts, var piedalīties šajā cenu aptaujā, iepirkumā un piedāvāt attiecīgi savus pakalpojumus, savas telpas vai citas kaut kādas lietas, kas ir nepieciešamas šīs inovācijas radīšanā. Vai tas ir skaidrs? Galvenais šajā gadījumā, lai ir skaidrs LLKC, bet tā galvenā ziņa, ko mēs gribējām pateikt, kad zvejnieki var iesaistīties šajā projektā, viņiem par viņu darbu, ko viņi veiktu šī projekta ietvaros, mēs maksātu darba algu, ko viņiem maksātu vai nu biedrība vai LLKC. Un tad par dokumentiem, kas ir jāiesniedz sadarbības līgums LLKC kopā ar šo sadarbības partneri biedrību, kurā tiek apraksta arī par šiem mērķiem projekta, par katra iesaistītā biedra materiāla un cilvēku resursu ieguldījumu. Tā kā te ir uzskaitītas lietas, kam jābūt šajā sadarbības līgumā. Un šajā biedrībā, kas īsteno šo projektu sadarbībā ar LKC, ir jāpievieno arī 3 šo biedrības biedru zvejnieku parakstīti apliecinājumi par to, ka viņi piedalās šajā projektā un ka viņiem ir interesants šis inovāciju rezultāts. Un tad arī jānorāda ir katra zvejnieka iesaiste, materiālais ieguldījums, cilvēku ieguldījums. Tās lietas, kas noteikumos, tās būtu šajā sadarbības līgumā jāiekļauj iekšā. Tas, kas vēl svarīgi, ir pirms pieteikuma iesniegšanas vai mēneša laikā pēc projekta apstiprināšanas dienestā būs jāiesniedz arī zinātniskās kvalitātes vērtējums, ko veic zinātniskā padome šim projektam. Ar to arī ir jārēķinās, kad to izvērtēs arī zinātniskā padome, vai šis projekts ir atbilstošs. Bet, manuprāt, cik es zinu, kad viņi arī tos vērtējumus arī dos, kad, manuprāt, nevajadzētu būt problēmām, kad viņi novērtē, ka viņš nav atbilstoši. Ja vien tur tiešām netiek vienkārši parasts zvejsarīgs izstrādāts projekta ietvaros, kuram nav nekādas inovācijas. Un tas, laikam, būtu arī viss par inovācijām. Tur es detaļās tiešām nestāstītu. Tur ļoti visādas sīkas lietas vēl atrunātas noteikumos, bet tās, manuprāt, ir saistošas konsultāciju centram, un ar viņiem mums ir bijusi atsevišķa saruna, pat vairākas sarunas. Un, manuprāt, tas, kas jāzina zvejniekam, kad ir iespēja šajā pasākumā kopā ar LKC startēt, izstrādāt selektīvākus rīkus, efektīvākus rīkus, iesniedzēs ar LKC, un tāpat zvejnieks šī projekta ietvaros var saņemt atalgojumu par to darbu, ko viņš šī projekta ietvaros paveic. Paldies, Vinauta. Droši vien, ka es tad varu arī beigt dalīties, un tad pieslēdzās Liene.
arī, kas tieši no mūsu kā konsultāciju biroja puses pastāsta par to sadarbību ar zvejniekiem un kādas iespējas mēs piedāvājam. Es varu... Okay. No, reka. Un no manas puses uzsvars gan būtu uz to, ka patiesībā šīs inovācijas ir domātas tieši jums, un bez jums šajā gadījumā nekas nevarētu būt, nekas nevarēs notikt. Un tas, ka mēs kā konsultāciju birojas drīzāk nodrošam to, ka sakārtām visu to dokumentālo pusi, saskaņojums, visu pārējo, kas ir nepieciešams, lai varētu jūs idejas izpētīt, pārbaudīt. Liene, lūdzu. Paldies, Aleksai, paldies, Rinalda, par skaidrojumu stāstījumu. Es mēģināšu tā vienkāršot, lai tā viss tā sarežģītā birokrātija, kas attiec uz LKC, tā zvejnieks visticamāk neinteresē. Bet, ja zvejniekiem ir ideja vai kaut kāda doma par šo inovāciju vai par pilotu projektiem, ko Rinalds arī teica, par uzlabotiem zvejas rīkiem, par vēl kaut kādām lietām, tad es aicinu sazināties ar mums, ar mani vai ar Kristapu, kā arī Aleksai vai citiem konsultāciju centru darbiniekiem, kas rezultātā tāpatās nonāks šī ideja līdz mums. Un tad jau mēs ar šo ideju tālāk strādājam. Un tā doma ir, kā jau Rinalds arī minēja, ka tā kā projektu iesniedz LKC sadarbībā ar biedrību, tad jebkurā gadījumā būs jāuzrunā biedrība, kas darbojas piekrastē, lai šo ideju tālāk virzītu projektu veidā, bet tas pirmais solis mēs jebkurā gadījumā vispirms izrunājam ar Bioru, vai šī projekta ideja vispār ir attiecināma un virzām tālāk uz izstrādi un tā tālāk. Ja Biors dod zaļo gaismu un saka, jā, šis varētu būt jauns selektīvs rīks, vai šo ir vērts papētīt, vai šāda aktivitāte ir atbalstāma, tad mēs gatavojam šo projektu pieteikumu kopā ar biedrību, kopā ar zvejniekiem. Un, kā jau arī Rinalds minēja, viens ir iesniedzējis šī biedrība, kurai ir prasības un kritēriji, un plus vēl ir šie 3 biedrības biedri, kas arī nāk līdzdarbojās projektā. Šobrīd mēs gatavojam vairākus projektu pieteikumus, iziesim šo posmu, visu struktūru cauri un visu sapratīsim, kas ir kā, un es domāju, ka uz nākamajām kārtām jau būs vieglāk un skaidrāk, kā šo visu organizēt. Protams, izstrādes procesā ir jābūt gataviem, kad būs nepieciešama iesaiste, un uz zvejniekiem mēs noteikti gaidām un sagaidām, kad viņi dod šo savu zvejas rīka tehnisko raksturojumu, ja runa ir par jauns zvejas rīka izstrādi, dod tehnisko raksturojumu. Kopīgi mums ir jāatrod vai nu zvejas rīka izstrādātāji vai materiālu izstrādātāji, kur mēs varam iegādāties šos materiālus, kas nepieciešams zvejas rīkam. Tas ir mūsu kopdarbs tiešā veidā ar zvejniekam, ar zvejnieku biedrību, un tad papildus visu šī dokumentu sagatavošana, aprakstu gatavošana, tur tad mēs jau intervijas veidā runājot, mēģināsim šo informāciju apkopot, iegūt, lai varam sagatavot projektu pieteikumu. Tā, mēģinot daudz nejaukt galvu ar visiem sadarbības līgumiem un citiem nosacījumiem. Un jā, kā Rinalds arī minēja par to, ka attiecināmās izmaksas ir šīs darba algas un testēšanas izmaksas, kas arī attiecās pēc, tiek maksātas kā darba algas, jo šie palīgi ieguldījumi, laivu nomas, degvielas iegāde un vispārējais, tas šo noteikumu izpratnē tiek traktēts kā zvejnieka šis ieguldījums, līdzieguldījums, jo tā ideja ir jābūt zvejniekam, un mēs viņu palīdzam caur šiem projektiem notestēt un izmēģināt, vai viņš dzīvē darbojās vai nedarbojās. Vēl viena lieta, kas ir jāņem vērā, ir tas, ka pēc projekta noslēguma izgatavotais zvejas rīks formāli paliek LKC īpašumā, jo mēs esam projektu pieteicējs, mēs esam šo zvejas rīku turētāji, bet mēs esam runājuši arī lauka atbalsta dienas, kad visticamākais varētu tikt slēgti sadarbības līgumi, nodots tālāk šis rīks testēšanai iespējams citā vietā, pie cita zvejnieka vai skatoties pēc rezultātiem un arī bioanalīzes un atzinumiem, ko tālāk ar šo zvejas rīku var darīt. Bet tas jau ir pēc projekta, pēc šiem 3 gadiem, ja projekta ilgums 3 gadi. Tā,
Varbūt vēl kādi jautājumi. Ja arī jautājumu nav, šeit redzam Lienas kontaktu, un kā jau Liena minēja, tad esam jūsu rīcībā, ja neatkarīgi vai nu par šo investīciju pasākumu, vai arī kādu citu jums rodās jebkurā laikā.